protams, daudz sanāca aizstāvēties Latvijas komandai pret Vāciju, īpaši arī otrajā periodā. Arī pirms spēles intervijā komandas kapteinis Kaspars Daugaviņš norādīja to, ka, protams, tajā spēlē daudz nācās arī aizstāvēties tieši otrajā trešdaļā. Līdz vērtskartiņiem arī tomēr nenonāk Slovāku uzbrukuma zonā uz zilās līnijas. Radi tripu uz vārtiem uz pielikšanu. Nesakmīgi vēl viens mēģinājums un arī pērvārtos. 1-0 Slovākijas valsts vienības labā. Panāk Pēters Ceflāriks. 1-0. Gadi. Šim hokejistam arī ļoti pieredzējis spēlētājs. Dažādās līgās arī spēlēs. Lūk, redzam vēlreiz šo uzmetienu no zilās līnijas. Mihala Ivāna izpildījumā, tālāk jau ar slīdu viens mēģinājums. Alantošī tālāk spēja pavirzīt ripu uz Krīvīgu pusi, un Krīvīgs iepratīm tik iemetiem punktā. Tagad tieši Oskars Bāķņē vēd ripu uzbrukuma zonā. Bāķņē kreis. Raidīt ripu uz vārtiem. Vārtī stumt ārā no vietas. Liela pārliecība spēlē hokejs, un tas ir svarīgi. Tīpaši šajā vecumā 17 gadi. Jauns talantīgs hokejs, kur noteikti redzēsim ar Latvijas U20 izlases sastāvā pasaules čempionātā gadamijā. Te nu neātās izdarīs mēties rap. Te bīstam gar vārtiem, uz tukšiem vārtiem izspēlēts, un arī nogādāt vārtos Mihāls Ivāns. Pieslēdzās uzbrukuma noslēgumam, un uz tablo jau iedegās 2-0 Slovākijas valsts vienības labā. Ne tāds sākums, kāds bija gaidīts. Labi samainās pozīcijām arī okuliārs Alnīvāns. Izturēt. Slovākijai 3 skaitliskie vairākumi pret Austriju un 2 gūtie vārti. Tagad skaitliskie mazākumā 2 tā varēs skriet pretsprukumā. Bāķņi ir vārti priekšā. Te mētiens Dzierkala izpildījumā. Šaura Lēņš. Pēcīgs mētiens, bet Grigāls pozīcijā. Uzbrukuma zonā. Eleganti epizode un labs noslēgums. Mazliet pietrūkstījusi piespēles viņam Čehijas ekstralīgas čempionātā, pārstāvot Karlovi Vārī. Tagad arī tuvāk pie vārtiem. Jaks. Meties no Šaura Lēņķa garā. Vēl viena iespēja tagad skaitliskajā vairākumā spēlēt. Pirmajā periodā arī bija iespēja, to izmantot neizdevās. Šajā turnīrā skaitliskais vairākums nav realizēts. Tagad piespēl pa labi metiens. Ravčaks. Tomēr izdodas ripu saglabāt. Jaks. Un kļūda piespēlē tagad vienatnē. Aizskriet var pretuzbrukumā Slovākija. Jaks. Spēja pieturēt un otras puses. Tukši vārti un kā? Labi cīņas epizode arī izcīnīt uzbrukuma zonā. Dzierkals uz vārtiem. Baķņa otrā pusē ripu nokrīt, bet neizdodas izdarīt metienu. Un te uz vārtpriekš skaisti izspēle un garām aizmet Roberts Lantošī. Un te uz tukšiem 0-3. Matuš Sokels gūs savus 4. vārtus šajā turnīrā. Ceflāriks, Ivāns un tagad arī Sokels vārta autori. Sokelam iepriekšējā spēlē bija 3 gūtie vārti un šeit uz tukšiem, bez variantiem. Katra cīņa gatavoties ar olimpiskajām spēlēm. Te vēl viena bīstama epizode. Spēcīgs metiens garām vārtiem Ceflāriks. Pret apmalī Zīle. Un iekrītam pretsprukumā 2 pret 1 aizsargu. Piespēl pa kreisi un uz tukšiem vārtiem izspēlē Slovāki. Atkal Sokels ar partneriem. Sakārto gūtos vārtus. Matuš Sokels, 2. vārti viņam šajā spēlē. 5. vārti turnīrā. Un skatāmies, lai šeit pret apmāli nesanāca Zīlēm veiksmīgāk iespēlēt ripu dziļāk zonā. Tālāk reiz okuliārs ātri uz priekšu.
Sukels pa kreisi. Teicam izspēle, Ondrī pirmvārtos no stūra, spēcīgi Krastenberga piespēle. Un vārtu priekšā Denis Smirnovs. Otrie vārti viņam šajā turnīrā, pirmie vārti šajā spēlē. 1-4. Pietiekami ātri atgūti arī zaudētie vārti. Atgūts 3 vārtu deficīts. Redzam, Jānis Jāks. Mēt ripu tālāk zonā, tur Renārs Krastenbergs. Līdz viņam ar ripu tiek nogādāt ātri nolas situācija. Ātri, spēcīgi, galvenais precīzi piespēle. Maijs ir pasaules čempionāts sāk. Tikmēr pretspratums Sederlējs. Spēcīgs mēdienas, Grīgals ar plēcu atsit. Ir Krastenbergs. Līderu maiņu uz lēs Teicam piespēle un Šmitam kāda iespēja. Jācebuļski spēlē Dānijā. Reibergs, Jāks, Zīle Čehijā. Šmits ar Anģānu Somijā. Kopā arī Un te Grīgals paliek uz ledus, jo Grīgals ar Somijas čempionāta spēlētājs. Līdz pēdējiem metienam mēģinās izspēlēt Slovākijas izlas 5 sekundes. 2-1, un tas arī ir viss. Tādu pat rezultātu kā iepriekšējā spēlē Latvija atzīst pretinieku pārākumu. Šoreiz tā ir Slovākijas izlase 1-4.